Labdien! Mans vārds ir Ilze Franci, un es esmu viena no līdzautoriem matemātikas komplektam 5. klasē, un mans uzdevums šodien jums ir pastāstīt par tām idejām un vīzijām, kas ir ieliktas šajā te mācību komplektā, par to, ko vajadzētu skolotājiem iegaumēt, padomāt, par varbūt tām atšķirībām, kas šo komplektiņu atšķir no kāda cita. Nu, tad pirmais, ko mēs veidojot šo komplektu ievērojām, bija tas, kā skolēns mācās. Un, lai mēs varētu veiksmīgi darboties, vispirms mums ir pats galvenais sasniedzamais rezultāts. Tad skolēnam būtu jāzina pašam, kas tad viņam ir jāiemācās, kā viņš to darīs. Un, ja viņam ir sasniedzamais rezultāts zināms, tad mēs varam iet uz nākamo soli. Un tas, kas mums būtu jādara klasē, un grāmata ir viens no līdzekļiem, kas to varētu palīdzēt, rosināt skolēnu motivāciju un pārliecināties par to, kādi ir skolēnu iepriekšējie priekšstati, esošās prasmes un pieredze. Nu, tad šis lauks ir tas lauks, kur grāmata diez vai ļoti palīdzēs, bet tas ir tas, kas skolotājiem būtu ļoti jāņem vērā, kad mēs kaut ko mācamies jaunu. Jo bez motivācijas un iepriekšējās pieredzes veidot jaunas zināšanas un prasmes būs diezgan pagrūti. Tātad tas ir pirmais, kas būtu mums ļoti svarīgi, ievērojot, veidojot mācību stundu. Nu, un tad nākamais ir tas, ko mēs esam jau saplānojuši stundu, ko mēs gribētu šajā stundā paveikt. Nu, un tad mums būtu jāatgriežas atpakaļ pie tā, vai izmantojot to, ko mēs skolēni esam piedāvājuši, vai šis sasniedzamais rezultāts ir sasniegts. Un grāmata, veidojot, arī balstījās uz šo te skolēnu mācīšanās pamatprincipiem, par ko es tad arī nedaudz mazliet vēlāk parādīšu. Nu, un tad Alise jautāja, sakiet lūdzu, pa kuru ceļu man ir jāiet, un tad viņai bija atbilde, tas lielā mērā atkarīgs no tā, kur tu gribi nonākt. Nu, te mēs atgriežamies pie sasniedzamā rezultāta, pie tā, kur tad mēs īsti gribam nonākt, cik mums tas pašiem ir skaidrs un kā mēs to darām zinām skolēniem. Un veidojot šo te grāmatu, mēs sasniedzamos rezultātus līdzīgi tā, kā tas ir 7. un 9. klases programmā matemātikā, veidojām 3 blokos. Matemātiskie modeļi, pētnieciskā darbība un tas, kur mēs šo te matemātiku izmantojam. Nu, piemērs no pirmās nodaļas, tātad, kas tad man ir jāzina no matemātikas, ko mēs gribam, kas skolēnam ir jāsasniedz, ka viņš pazīs romiešu ciparus un skaitļus, lasīs, rakstīs lielus skaitļus, salīdzinās, nopaļos šos skaitļus. Ja mēs skatāmies no pētnieciskās darbības, tad mēs redzam to, ka skolēns veido atbilstošu skaitļu asi, tātad viņam ir izpratne par skaitļiem. Viņš dažādos avotos meklēs informāciju, viņš mācīsies veidot stratēģijas un reāli spēlējot spēli, to arī izdarīs, un tāpēc mēs ļoti konkrēti esam uzrakstījuši, kas tas ir. Un nākamā prasme, ka skolēns mācīsies šajā tematā sadalīt pienākumus grupā, un to mēs varam atrast atkal konkrētā uzdevumā par skaitļiem. Nu, un tad 3. bloks, kas skolēnam būtu jāvar mācoties šo te tematu beigās saprast no tā, kur to matemātiku likt. Tātad viņš lasīs šos romiešu skaitļus tādās situācijās, kas mums ir reālajā dzīvē sastopami. Viņš salīdzinās lielumus reālās dzīves piemēros, aptuveni novērtēs rezultātus un izvērtēs skaitliskās informācijas patiesumu reālās situācijās. Un tātad šādi te veidojās viss komplektiņš, kas mums ir tā kā veltīts šim te pirmajam tematam 5. klasē. Kā tas izskatās grāmatā? Grāmatā tas izskatās tā, ka nodaļas sākumā skolēns var izlasīt, ko viņš mācēs tad, kad viņš būs šo nodaļu izmācījies. Un tad ir tas jautājums par rezultātu, kā es varu zināt, ka es šito visu māku. Tad nodaļas beigās mums ir vesela sadaļa, kur mums jau ir forma lietota es māku.
Tad, ja man ir bijis sākotnēji uzdevums, es apskatos, es mācījuši sadalīt skaitļu pirmreizinātājos, tad reāli es to varu pārliecināties arī pats kā skolēns. Lūk, man ir precīzi šis sasniedzamais rezultāts, ka es māku sadalīt skaitli pirmreizinātājos, nu tad es šo uzdevumu arī pildu. Nākamais, piemēram, noteikt daļu norādītā modelī. Nākamais sasniedzamais rezultāts noteikt un atlikt šo te daļas vērtības skaitļu asu. Un tas, ko mēs redzam vēl te vienu sasniedzamo rezultātu, iezīmē daļu modelī. Tad skolēnam pašam patiesībā ir iespēja sevi izvērtēt, un grāmata skolēnu tādā veidā rosina uz to, ka pirmkārt viņam ir skaidrība, pa kādiem ceļiem viņam ir jāiet, un viņam ir arī skaidrība beigās, viņš var pats pārliecināties, vai viņš ir sasniedzis to, ko viņam vajadzētu būt sasniegušam. Un tai slaidā par skolēnu mācīšanos bija runa par motivāciju. Un tas, ko mēs uzlikām arī kā viena no prioritātēm, veidojot visu grāmatiņu kopumā, ir tas, ka katrs paragrāfs sākas ar interesantu uzdevumu vai spēli. Šajā gadījumā tātad mums ir situācija par to, ko Gusts un Katrīna sarunājās pēc grāmatas izlasīšanas. Un Gusts saka, ka viņš ir izlasījis vairāk grāmatas, un tad ir jautājums, kuram no viņiem taisnība. Šī mirklī skolēni neprot vēl salīdzināt parastās daļas, un tas tad viņiem ir šis izaicinošais jautājums, kā tad to īsti darīt. Kā mēs varam tagad saprast, vai 2/3 ir vairāk nekā 5/8. Un tas, ko mēs rosinām vēl skolotājus darīt, izmantot dažāda veida modeļus, par kuriem es vēl runāšu arī tālāk. Un tātad viens no veidiem, ka mēs ņemam un veidojam šādas te sloksnītes paši, saprotam, kā vienu veselu mēs varam sadalīt daudz daļās. Nu, un tad izmantojot šīs te sloksnītes, mēs varam mēģināt saprast, piemēram, atrodot 3/3, 2/3, un tad mums vēl vajag 8, saprast, kas tad ir vairāk. Un te no bildes, no modeļa, mēs ļoti labi varam nolasīt to, kas tad ir vairāk. Un tad ir jautājums, kā tad īstenībā varētu to visu darīt? Un te mēs tad atkal piedāvājam skolēniem, pirms mēs esam devuši šo teoriju, pašiem mēģināt apspriesties, salīdzināt, vēlreiz dalīties ar savām idejām. Un viens no mūsu mērķiem šādā veidā ir panākt to, ka to, ko skolēns lasīs pēc tam, ja viņam vajadzēs grāmatā, ka viņš patiesībā ļoti daudzas lietas var apgūt pats. Tad otra lieta, šīs spēles, te ir viens piemērs arī par skaitļu veidošanu. Tanī mirklī, kad mēs sākam runāt par lieliem skaitļiem, skolēnam ir iespēja uzspēlēt spēli, metot metamos kauliņus, veidot šos skaitļus, un mēs nesakam priekšā, kā to darīt, bet skolēns pats var izdomāt, pieņemt savu stratēģiju, kā viņš to dara. Un tātad beigās mūsu uzdevums ir saprast, kā tad es domāju, kā es tos skaitļus tur rakstīju, tos ciparus, lai izveidotos tas skaitlis. Un te varētu būt atkal ļoti būtiska lieta to, ko skolēni dara, kā domājam mēs dažādi, un arī stratēģijas varētu būt dažādas. Un tas atkal ir ļoti svarīgi, lai skolēni paši salīdzinātu un saprastu to, ka lietas var darīt ļoti dažādi. Nu, līdz ar to mēs nonākam arī pie tā, vēl kā tad patiesībā mēs mācamies jauno, un te vizuāli mēs varam izmantot 3 stūri, un tas, uz ko mēs esam balstījušies, arī veidojot pašu grāmatu. Tad pirmais ir teksts un vārds, mēs sakam viena puse, un tad ir jautājums, ko mēs ar to vienu pusi daram. Mēs mēģinam viņu saskatīt dažādos modeļos. Un tikai tad, kad mēs esam sapratuši, aptaustījuši, izjutuši, kas tas tāds ir, tad mēs ņemam palīgā simbolisko, jeb ciparu pierakstu. Un tas patiesībā parādījās arī šajā te uzdevumā par skaitļu veidošanu, jeb salīdzināšanu, kur mēs paņemam šīs te sloksnītes,
Mēs vispirms izbaudām, saprotam, mēģinam saprast, kā tas īsti notiek, un tikai tad mēģinam veidot šos likumus paši, kā var salīdzināt, saskaitīt un kaut ko citu darīt. Nu, lūk, līdz ar to mēs nonākam pie saskaitīšanas. Tas ir gabaliņš no teorijas jau. Ko mēs rosinām skolotājiem darīt? Mēs rosinām arī mācību skolotāju grāmatā piedāvājam šo te variantu, ka mēs nevis lasam grāmatu, bet darbojamies ar sloksnītēm, mēģinam saprast, kā tad var saskaitīt 3 astotdaļas ar 1 sestdaļu, un tad skolēni paši patiesībā var nonākt pie tā, ka mums vajag tādas daļas, kurām saucēji ir vienādi. Nu, un tad paliek tas jautājums, kā mēs to varam pierakstīt. Tad te varētu būt šī mirklī šis grāmatas palīdzības roka skolēnam. Un tas, uz ko mēs balstamies, ja mēs runājam par priekšzināšanām, tad šeit ir pierakstīts, kā tad es dabūnu no 8 daļām 24 daļas. Mēs balstamies uz to, ka mēs ļoti labi esam sapratuši, kā paplašina daļu. Un atkal mēs to vizuāli varam apskatīties, kā tas notiek, un tad pārliecināties vēlreiz simboliskā valodā, kā mēs to pierakstam. Nu, un tad mēs nonākam tagad pēc šī te āķa uzdevuma vai āķa lapas, tikai tad mēs nonākam pie teorijas lapas, kur teoriju arī mēs esam sakārtojuši tā, ka kreisās puses atvērums pasaka galvenos faktus vai sakarības, un labajā pusē mēs mēģinam to ilustrēt ar dažādiem piemēriem. Teorijas apjoms ir veidots atbilstoši tam, cik daudz bērni šodien lasa, kā viņi uztver tekstu, un līdz ar to tātad šis teorijas apjoms nav liels, bet mēs viņu vairāk tad varam arī attīstīt caur šiem piemēriem. Tas, ko mēs aicinātu skolotājus darīt, ka šo atvērumu izmantot varbūt tikai tādā gadījumā, kad mēs paši neesam atklājuši šīs jaunās lietas, kad mums kaut kas ir varbūt aizmirsies, kad mums kaut kas varbūt nav īsti skaidrs, tad mēs veram vaļā šo atvērumu un pētam un skatāmies un mēģinam saprast, kā tad tur īsti ir. Nu, un tad tas, kas mums ir ļoti svarīgi, tie ir dažādi uzdevumi. Un tas, ko mēs esam ievērojuši, veidojot arī pašu komplektiņu, šos 3 izziņas darbības līmeņus. Pirmais līmenis – reproduktīva mācīšanās. Tas, ka skolēni zina, atceras faktus, demonstrē elementāras prasmes. Nākamais līmenis, kad skolēns jau lieto savas zināšanas, tāda veida uzdevumi. Un trešais, kad skolēns šīs zināšanas un prasmes lieto nestandarta situācijās, jeb tas, ko mēs saucam par produktīvu mācīšanos. Un pietiekami daudz uzsvaru mēs esam likuši šim trešajam līmenim, parādot grāmatā to, ka jebkurš skolēns var mācīties šajā produktīvajā līmenī, neatkarīgi no tā, kādas varbūt ir viņa vērtējums matemātikā, jo bieži vien mēs jaucam 2 lietas, to, ka skolēnam varbūt nepadodas šīs te procedūras, vai viņš kaut ko nezina, tad mēs sakam, ka viņš arī nekādīgi nevar demonstrēt kaut kādu savu veidu domāšanu, bet patiesībā arī šī domāšana mums ir jāmāca viņam pakāpeniski caur dažādiem uzdevumu veidiem. Nu, un tad tagad mēģināsim saprast, ko konkrētie uzdevumi skolēniem palīdz attīstīt. Un šeit vairāk mēs esam tā kā ievērojuši šo te klasifikāciju, izmantojot šos te izziņas, jeb kognitīvos procesus, un te daži piemēri. Tātad uzdevums par to, kā mēs noapaļojam skaitļus. Kā mēs darām parasti? Parasti mēs uzrakstam skaitli un sakam, nu tad noapaļojiet līdz noteiktai skaitļu šķirai. Kas ir šajā uzdevumā? Mums ir pateikts priekšā, ka šitas, kas te uzrakstīts, viss ir pareizi. Un tagad man ir jāsāk domāt, bet kuri cipari tad te varētu būt ierakstīti. Un tagad mums pašiem kā skolotājiem būtu ļoti jāsaprot, ko tad īstenībā mēs te no tā skolēna prasam. Tad skolēnam šoreiz būs nevis jādarbojas no tā tiešā veida, kad es vienkārši ņemu un nopaļoju,
tad viņam būs jāiet jau tā kā atpakaļgaitā, ja pretējā domāšana jāparāda. Otra lieta, ko šis uzdevums mums dod, viena no prasmēm, jeb stratēģijām, mēs tā matemātiski varētu teikt, kā pilno pārlasi. Ja es nevaru neko citu izdomāt, tad es ņemu te zvaigznītes vietā, varu likt jebkuru ciparu un pārbaudīt visus iespējamos gadījumus un tad izdarīt savu secinājumu, kas tad tur īsti bija jāliek. Līdz ar to es nedarbojos šī mirklī vairs pirmajā izziņas darbības līmenī, bet patiesībā jau esmu nonācis trešajā. Mēģināsim paskatīties vēl kādu piemēru. Tad uzdevums ir tāds grāmatā, ka skolēniem ir jāizveido savus uzdevumus, kurus risinot jāizmanto metode risina no beigām. Tad jāsamainās ar uzdevumiem, jāatrisina kolēģi iedotais uzdevums, un tad beigās jāizdomā un jāsaprot, kā tad tur viss ir noticies. Kas notiek šajā gadījumā? Šajā gadījumā skolēns veido savu uzdevumu, tātad veido savu piemēru. Tas nozīmē, ka patiesībā man šeit jau ir jāstrādā radoši, man ir jārada pašam jauns piemērs. Un ja mēs vēl paņemam, par ko šī tēma, tad atkal te mēs esam jau tikuši līdz tam, ka mēs izmantojam jau vēl arī kādu matemātisku stratēģiju. Tad piemēru veidošana pie jebkuras tēmas, kā viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt skolēniem parādīt to, ka viņi saprot, par ko viņi mācās, jo, ja es varu izveidot savu piemēru, tad man ir izpratne par šīm lietām, un otrkārt mēs attīstam radošumu, es radu kaut ko jaunu. Tad mēs varam grāmatā sastapties arī vēl ar šādiem uzdevumiem. Pārbaudīt, vai Saša skaitļu asis ir uzzīmējis pareizi, paskaidrot un palīdzēt izlabot. Tātad šī mirklī skolēnam atkal nav jādara tā, ka viņš pats zīmē šo asi, bet viņam šī mirklī ir jāsāk analizēt, ko tad kāds cits ir izdarījis. Jāmeklē kļūdas, vai jāsaprot, vai ir pareizi, vai nav pareizi, un mēs nemaz nepasakam priekšā, vai Saša ir tais piemēros kļūdījies, vai viņš nav kļūdījies, un varētu būt, ka kādā piemērā viņš visur izdarījis pareizi, un kādā viņš kaut kur tomēr ir nokļūdījies. Un tad no skolēna šajā piemērā mēs prasām paskaidrot, kādas ir šīs kļūdas. Tātad skolēns skaidrojot, un būtu jāpieļauj doma, ka viņš to dara mutiski, nevis rakstiski, nonāk līdz tam, ka viņš demonstrē atkal savu prasmi analizēt, viņš pārvalda šo situāciju, un viņš māk arī izstāstīt ar vārdiem, kas tad tur īsti ir noticis. Tad paskatāmies vēl vienu cita veida piemēru. Tātad mums ir temats daļas, un mēs tagad sakam tā, ka mums ir viens piemēriņš tagad gatavs, un mums ir jāiekrāso otrā figūriņā tikpat daudz. Tātad, ko mēs šajā gadījumā skolēnam piedāvājam? Mēs pirmkārt viņam piedāvājam šīs dažādās figūras. Līdz ar to skolēnam ir jāsaprot šīs dažādo figūru jēgas, un tai pašā laikā viņš šeit demonstrē izpratni par to, kā var pierakstīt, iezīmēt, iekrāsot viena lieluma daļas. Un plus vēl, tad, ja te mums ir ceturtdaļas, tad šajā modelī mums ir jādabūna iekšā 12 daļas. Tātad mēs vēl šeit mēģinam saprast, kā mēs no ceturtdaļām varētu tikt uz 12 daļām, un tad kā konkrēti šajā figūriņā mēs to varam iekrāsot. Tad šī mirklī skolēnam atkal nav tikai jāpāraksta skaitļu virknītes, viņam nav tikai uzdevums vienkārši paplašināt daļu, viņam ir jāorientējās jau šajās dažādajās figūrās, kas prasa jau diezgan daudz analizēt un domāt. Un tad tas, uz ko mēs rosinām gan skolotājus, gan skolēnus ar dažādu uzdevumu palīdzību, ir skatīties, kā lietas var darīt dažādi. Ja mēs saprotam, ka lietas var darīt dažādi, tad mēs faktiski darbinam šo vispārējo izpratni.
Nu, piemēram, mēs zinām, ka atņemšanu var izdarīt vienīgā veidā, un to varbūt esam mācījušies stabiņā, kā to dara. Bet tād mums Juta pēkšņi ir rīkojusies mazliet kaut kā citādāk. Viņa ir pierakstījusi nevis no 9456 atņēmusi to 7589, bet viņa pēkšņi ir atņēmusi 7000, tad 500, tad 80, tad 9 iegūs rezultātu. Bet Jurģis, viņš vispār te tā jocīgi ir tā, ka darbojies, viņš pēkšņi ir atņēmis šo 456 un tad vēl viens, un tad sācis atņemšanu, un tad šito salicis atpakaļ un izrādās, ka rezultātu tādu pašu dabūjas. Tātad šī mirklī man kā skolēnam tiek piedāvātas alternatīvas un rādīts ceļš, ka arī atņemšana, kura mums liekas ir tāda diezgan viennozīmīga, ka mēs viņu varam veikt dažādi. Un tas, uz ko mēs rosinām, saprast, kas ir vienkāršāk. Un te varētu būt tas, ka skolēni var izvēlēties ne tikai to vienu paņēmienu, ko mēs esam kopīgi mācījušies, bet vēl varbūt no kādiem citiem paņēmieniem izvēlēties sev vēlamāko gan pieraksta ziņā, gan izpratnes ziņā. Un tas nekas, ka šis piemērs ir tāds diezgan garš, bet Juta ļoti mērķtiecīgi ir veikusi šo atņemšanu un tikusi līdz pareizajam rezultātam. Un tad mēs te piedāvājam arī tomēr patrenēties un mēģināt iejusties gan Jutas, gan Jurģādā un izmantot šos te paņēmienus. Tātad, ja mums ir izpratne par lietu kārtību, tad mēs saprotam to, ka lietas var darīt dažādi un mēģināt piedāvāt tādus ceļus skolēniem, kādi katram ir visvairāk pieņemami. Un te vēl viens piemēriņš par to, ka nevienmēr varbūt mums ir jādomā tikai par to konkrēto saturu, ko mēs piedāvājam, bet arī tas, ka mēs varam piedāvāt tādus neformālus piemērus un neformālu domāšanu. Tātad šeit pats jau konteksts saka to, ka man ir jāizdomā kodi, un šeit atkal skolēnam nav pateikts, kādā veidā es to kodu tur varu iegūt. Man ir noteikumi, kam tur noteikti ir jāsanāk, un caur šo piemēru skolēns pats var mēģināt saprast, kā tad to kodu tur būvēt. Un tad, kad tas ir saprasts, tad atkal mēs rosinām izdomāt pašam savu kodu, savus noteikumus, līdz ar to veicinot skolēna domāšanu par to, gan ko viņš te ir iepriekš darījis, gan parādot to, ka viņš var izdomāt atkal kaut kādas jaunas lietas pats. Tātad tas bija no domāšanas aspekta skatoties, bet klasē strādājot, mēs, protams, domājam par to, kā visi skolēni kopumā var pēc formas mācīties. Vistradicionālākais tas, ko mēs sakam individuāli. Tātad te viens piemērs, kuru mēs lūgtu katram darīt individuāli, un šis arī ir piemērs pirms tam, kad mēs sākam vispār apgūt kā decimāla daļas saskaita. Mēs piedāvājam šādu piemēru, kad skolēns vienkārši skatoties bildītē, mēģina saprast, kas tur beigās ir sanācis un kā to var pierakstīt. Un tā kā ar 100 modeli viņš faktiski arī ir iepazinies sākuma skolā, tad mēs paredzam to, ka šeit varētu būt ļoti dažādi šie pieraksti. Viens, ka kāds varbūt sākotnēji, ja neizlasa šo vārdiņu decimālu daļas, uzraksta naturālos skaitļos, kas tur notiek. Kāds varbūt tās uzraksta kā parastās daļas. Un tā trešais veids, ka mēs varam tieši to pašu izdarīt ar decimālu daļām. Un šajā gadījumā skolēnam nav vajadzīga drauga palīdzība, viņš dara pats, un tad mēs pēc tam varam vajadzības gadījumā arī salīdzināt. Tad uzdevumi, kas ir domāti darbam pāri, ļoti apzināti. Mēs veidojam šo te mācīšanās prasmi sadarboties ar klases biedru, bet, lai mēs sadarbotos pārī, mums būtu jābūt ļoti precīzam uzdevumam atkal, ko kurš no pāra dalībniekiem dara. Tātad šajā konkrētajā uzdevumā mums ir šī iespēja, ka vienam ir darbiņš,
Otram ir darbiņš. Mēs paši izvēlamies, kuru grupiņu no uzdevumiem es gribu risināt. Mēs to izdaram. Tādi mēs ar darbiņiem samainamies, izvērtējam otru kolēģi veikto, un tad vēlreiz mēs varam salīdzināt, kas tad mums tur ir sanācis. Tādā veidā mēs viens otram varam palīdzēt saprast, kā mēs mācamies, kā mēs esam apguvuši kaut kādu konkrēto materiālu, un ļoti precīzi ir iedots katra šī te pāra dalībnieka darbs. Nu, mums ļoti patīk arī strādāt grupās. Un, lai šis darbs grupā būtu produktīvs, ir tieši tie paši noteikumi kā ar pāri, ka mums ir jāsaprot, cik liela ir grupa un ko katrs skolēns šajā grupā dara. Nu, šeit ir piedāvājums uzdevumam, ka mēs pasakam ļoti precīzi, ka mums grupai vajadzēs 3 skolēnus. Un tad ir jautājums, kāpēc tieši 3 šoreiz? Tāpēc, ka katram no viņiem būs savs pienākums, un tātad viens no grupas dalībniekiem vispirms sākotnēji pašu uzrakstītos skaitļus atliks uz as. Nākamais, izmantojot modeļus, viņus sakārtos augošā secībā, un nākamais no viņiem saliks skaitļus augošā secībā, ja tas ir pierakstīts tikai kā skaitlis. Tātad 3 dažādi veidi, kā mēs uz skaitli varam paskatīties pirmkārt. Otrkārt, tātad mēs paši izdomājam šos piemērus un tādā veidā darbinam šīs savas prasmes. Un tad atkal ir jautājums, ja es esmu strādājis ar skaitļu taisni, tur man viss ir skaidrs, tad vai es mācēšu šo otro un trešo veidu, nu un tāpēc mēs varam šo uzdevumu atkārtot vairākas reizes, tā lai katrs ir padarījis to savu konkrēto uzdevumu. Tad šajā konkrētajā gadījumā katram skolēnam ir sava loma, un te mēs tā kā tomēr rosinam uz to, ka tās nav rakstvežu lomas vai laika mērītāja lomas, kas arī ir noderīgas dažkārt, bet to, ka konkrēti katrs bērns, kurš šajā grupā ir, saņem konkrētu uzdevumu, ko viņš arī dara. Nu, un tad tā kā mēs runājam par dažāda veida prasmēm, tad grāmatā mums ir iespēja arī atrast tādus atvērumus, kurā skolēni mācās konkrētā temata ietvaros arī dažāda veida prasmes, tā skaitā arī pētnieciskās. Un šī konkrētajā atvērumā, kur mēs mācāmies īstenībā par mērogu, mūsu papildus uzdevums ir plānošana, no gataviem plāna punktiem salikt šo plānu tādā kārtībā, lai mēs varētu to darīt. Tālāk mēs veidojam skici, mums te ir uzrakstīts padoms, kā to darīt. Tad mēs mēram, praktiski darbojamies, mēģinam saprast, kā to liksim plānā, griežam, veidojam šos modeļus, uztaisam kārtīgu istabas iekārtojumu, un beigās mums ir jautājumi, kurā ir jāizvērtē tas, kā man pašam ir veicies. Tad faktiski mēs mācam skolēnu šī mirklī reflektēt, jeb domāt par to, kā man veicās. Tad vai es mērīju pietiekami precīzi, kas man veicās vislabāk, kas man sagādāja varbūt grūtības, ko es citreiz darītu savādāk. Tad skolēns pats mācās izvērtēt savu darbu, lai nākamajā reizē viņam veiktos vēl labāk nekā šajā reizē. Un stratēģijas. Tātad tas, ko es jau pieminēju, mums jau bija vienā uzdevumā, tātad uzdevums rekur šeit tas, kas bija izkopēts. Stratēģija risina no beigām. Tātad grāmatā ir iekļauti atvērumi, kuros mēs ļoti mērķtiecīgi piedāvājam arī šādas te stratēģiju mācīšanās, kas varbūt līdz šim nav bijušas tik daudz akcentētas un ir piemeklētas tēmas, kur šīs stratēģijas vislabāk darbojas. Nu, piemēram, šajā gadījumā, tad, kad mēs mācamies par daļām, mēs arī pievienojam klāt šo te stratēģiju, kaut gan mēs parādam arī to, ka šo stratēģiju mēs varam lietot ne tikai domājot par daļām, bet arī izmantojot tajos gadījumos, kad mums ir veseli skaitļi un dažādas situācijas. Tad tas bija tas galvenais, par ko mēs esam domājuši veidojot pašu mācību grāmatu.
Tātad, veidojot kopsavilkumu, mēs nonākam pie tā, ka pirmā lieta kurus izmantojot, skolēni paši nonāk pie jaunām teorijām un atklājumiem. Ja mēs runājam par mācību grāmatas kā komplektiņa izmantošanu, arī vēl digitalizētā formātā, tad šoreiz tikai 2 piemēri, ko varat izmantot, ja jums ir šīs te iespējas strādāt ar tāfeli. Tad uzdevums, kas ir mācību grāmatā, kuru mēs varam izmantot pie modelēšanas, un reāli jūs, protams, ka varat modelēt šos te 3 stūrīšus un izgriezt, un skolēni veidot šīs virknītes. Tad otra iespēja ir, ka jūs varat mēģināt šo te uzdevumu veidot tā, lai kāds varbūt no skolēniem strādā šeit pie tāfeles, un tad viņiem ir iespēja veidot un rādīt savu variantu, kas, protams, šī gadījumā tad aizņem daudz mazāk laika, nekā, ja mēs varbūt vēl griezīsim tās savas figūriņas, bet tas, uz ko mēs rosinam, ka noteikti varētu būt tas, ka gan skolēni liek šīs figūriņas paši uz galda, gan kāds no skolēniem izmanto šo te iespēju digitālajam materiālam. Nu, tad riņķa līnija un tās garums. Tad te varētu būt šis piemērs izmantojams tanī mirklī, kad mēs vēlreiz gribam pārliecināties, mēs jau paši esam varbūt pat pamēģinājuši, bet vēlreiz paskatīties arī vizuāli, vai tas, ko mēs darījām praktiski, vai mums sanāca tieši tas pats, vai varbūt kaut kas cits. Nu, tātad, ko mēs redzam? Kas pirms mums ir riņķa līnija, mēs izmēram viņai diametru. Tad mēs redzam, ka mēs varējām to riņķa līniju pārgriezt, un tad mums sanāca nogrieznis. Un tad, ja mums ir nogrieznis, tad, protams, ka mēs viņu arī varam izmērīt, pavisam mierīgi paņemot lineālu. Un tātad riņķa līnijas garums aptuveni, mēs iegūstam, ka ir aptuveni vienāds ar 12 centimetriem. Un tas būtu arī tas secinājums noteikti, ko skolēni iegūš tad, ja viņi tur ir izmantojuši pogas ripinājuši vai diedziņus vilkuši, veidojuši apkārt savām krūzēm vai vēl kaut kādām citām glāzītēm. Tātad to, ko viņi ir izdarījuši praktiski ar savām rokām, mēs vēlreiz te varam salīdzināt vai pārliecināties un tad mēģināt saprast, kāda ir tā sakarība starp to diametru un riņķa līnijas garumu. Un šobrīd, tātad 5. klasē, mēs domājam par to, ka šī precizitāte apmēram 3 reizes lielāks ir pilnīgi pietiekama, lai skolēns runātu par riņķa līniju. Un tad nākamajās klasēs, kad viņi jau kļūst lielāki, viņi var daudz iedzīgāk un jēgpilnāk nonākt arī līdz skaitlim pi un saprast, kur viņš rodās, kā viņš rodās un ko ar viņu darīt. Tātad tas, uz ko mēs rosinām, izmantot arī visus pārējos līdzekļus, tātad šo te digitālo materiālu, skolotāju grāmatu, un skolotāju grāmatā tātad jums ir iespēja arī daudz dažādus šādus te materiālus izkopēt, izgriezt un dot gatavus skolēniem. Nu, ja jūs uzskatāt to, ka skolēns varbūt pats nevar tik veiksmīgi viņu izveidot, bet tik un tā mēs rosinātu vairāk, ļaujiet skolēniem darīt pašiem, veidot šos modeļus pašiem un mācīties saprast matemātiku pašiem un saprast, ka tas ir pavisam vienkārši. Paldies! Jautājumi?